Bet Vita, kas to būtu, lai domājis? Sieviete loģistikā un vēl motobraucēji. Pastāst, kā tu iesāki vispār braukt ar moto? Ja tad kārtējā kaut kādā savā krīzes punktā es tiku pie motociklu tiesībām, bet es šobrīd nebraucu. Bet ņemot vērā visu situāciju, kas te ir apkārt, Jānis, Agnis, vēl mani foršie sadarbības partneri, viņi saka, Vita, nu kad tu atkal uzkāpi uz motociklu? Nu kad? Es nevaru vēl atbildēt, bet kaut kā drīz, es domāju, ja šis viss turpināsies tā kā tas iet šobrīd, tad nav variantu, jābrauc. Es tā kā aktīvs hobiju piekritējis, es 20 gadus noburāju, ar burāšanu nodarbojos, un tad man tā kā viss bija apnicis, un es izdomāju, man gribās no ūdens pārkāpt uz sauszemi un gribējās ceļot, un tad es saskatīju sevi ar motocikletu, un tā palika pēc 40 metru pie malas burāšanu un nopirkt motocikletu. Nu, man visu bērnību jau ir gribējies braukt ar motociklu, un tā bija tie mopēdu laiki un tā tālāk. Kaimiņām bija, man pašam tādas iespējas nebija, un tad no kaimiņas tur dabūju. Fāterīts čomam, Fāterīts šķonītī stāvēja viņam tas mopēds, un mēs gājām viņu aizņemties. Nu, ne zakt, bet aizņēmāmies. Un tad no rīta nolikām tukšu bāku apakaļ, ja, un nu, tā kaut kā aizgāja.